Nu, čau visiem! Šodien otrais video par kvadriņu. Šodien taisam apkopi jaunajam C-Force 1000 Gen 3. Kaut kas pateiks, tev taču jauns kvadriņš, kāpēc tu taisi apkopi pats. Jā, ir tāda lieta. Pirmo apkopi es sataisīju pie dīlera. Tā var teikt, saukt dīleris. Nu labi, puši nebežojieties, ja gadījumā jūs trāpīsieties uz šito video. Protams, kaut kas pateiks, tu duraks, tur pa tādu naudu esi samaksājis un tagad taisi apkops pats. Ja kaut kas notiks, tur taču entie tūkstoši tam pašam motoram, tur remonts būs. Piekrītu, jā, bet paskaitot naudiņu. Viena apkope pie dīlera maksā 250 eiro. 250 eiro kvadrikam sataisīt apkopi. Iedomājieties, tas ir prosta kosmos kaut kāds pie mums Latvijā. Un pirmās trīs apkopes sanāk, ka jāsataisa 150 km, 500 km un 1000. Tas praktiski manā gadījumā 2 mēnešu laikā man uz apkopi vajag atdot 750 eiro. Neskaitot to, kā servis strādā tikai darba dienās. Tātad man viņu vajag uzkraut uz piekabes, aizvest uz turieni, degviela, mašīnas izdevumi un zaudētās 3 darba dienas. Man tur sanāk 1000 sanāk praktiski zaudētās darba dienas, samaksa par apkopi un transporta izdevumi. Un 1000 par 3 apkopēm, 1000 man sanāk. Tas ir par tādu naudu, es viņam pats nopirkšu, viņam 2000 motors jauns maksā. Tā kā gaidu komentāriņus, uzlieciet pauzīti, uzrakstiet komentārā, ko jūs par to visu domājat. Bet manas domas tādas, principā, apkope. Aizmugurais reduktors, priekšējais reduktors, karba atsevišķi. Tā, pagriezīšu kameru, tā lai būtu tikai uz mani jāskatās. Tā. Aizmugurais reduktors, priekšējais diferenciālis, kārbā atsevišķi šitam agregātam jāeļļa lejās, motora, filtrs, izdevumi. Tā, ja tā padomāt, eļļa transmisijas kārbai, nu, par litru 10 eiro. Filtriņš, man te jau pačiška nopirkta filtriņš. 6 eiro, 16 eiro. Nu, paņemsim pašu dārgāko eļļu, kādu jūs tur sadomājat, tur motulu, lotulu, kādu jūs tur gribat liet iekšā. Manā gadījumā es leju kastrolīti par 4 litriem. Te bija naudiņa, nesamelošu, neatceros. Bet nebija nekāds lielais kosmos, jā. Bet skaitot viņam 4 litrus nevajag, 2,6 litri. Ja paņemsim pa pašu dārgo. Tā, pa pašu dārgo. Nu, lai ir 40 eiro uz 2,6 litri. 40 eiro, 10 litri, 10 eiro, lai viņam samainītu diferenciāļos eļļu. Tas ir 50 eiro. Tad 10 eiro litras transmisijas eļļas, 60 eiro filtrs, 66 eiro smērvielām. Nu, plus darbs. Nu, tad cik tad maksā pie dīlera darbs? 2 stundu darbs. Tad to darbu var izdarīt visu stundas laikā. 2 kosmos vienkārši. Nē, es uzskatu, ka tas nav normāli. Varat jūs teikt, ko gribat. Jā, es riskēju varbūt, bet godīgi pateikt, nepārāk daudz es riskēju. Jā. Garantijas periods 3 gadi vai 6000 km. Man jau 600 km nobraukti uz viņu. Tā kā man tās garantija beigsies diezgan ātri. Un
ja visu periodu to apkopi man taisīt, tad man uz apkopēm kopā sanāktu kaut kur ap 2000 uz apkopi. Ar 2500 pat skaitot. Ja? Transporta izdevumi, zaudētās darba dienas darbā un transporta izdevumi. Tā kā es nolēmu pats taisīt apkopi, un šodien taisam apkopīti. Parādīšu, kur kas ir, varbūt kaut kas zina, kaut kas nezina. Un vispār kas bišku pa kvadriņam. Šito video es filmēju, tas ir pats pirmais video ar šito kvadriņu, bet viņš izies pēc tā video, kur es nelielu apskatiņu nofilmēšu vēl, jo joprojām viņš nav nofilmēts. Tā kā skatāmies apkopīti un rakstat komentāriņus. Tā, nu kas pa eļļiņām? Tā, eļļiņām pa eļļiņām, tā. Pa eļļiņām būs tā. Filtriņš, motora filtriņš. Atsevišķi kārbai eļļa, tāda man kastrolis. Es domāju, tur baigi 75-90 iet, jā, reduktoros iet 80-90. 80-90, jā, man reku. Tā nav šitā aeroels, man vienkārši veseli 5 litri, izlejamās ir 80-90, jā. Un motora eļļa, kastrolītis 10 vai 40. Tā kā tāda ir mana izvēle, es nedomāju, ka tur kaut kāds... Man bija iepriekšējā CF-ka 450, tā visu laiku lēju šito eļļu, un 8000 km nobrauc, un nekas vai vispār nebija noticis viņam. Tā kā ejam uz priekšu. Tā, nu sāksim. Tā, reku. Šitā atveram vaļā šito vāku. Tā, tas divas atveras ir. Viena mums ir kārba, otra mums ir motors, jā. Nu, analogiski no apakšas mums būs, vienā pusē mums būs noliet no motora eļļu, un otrā vāciņš būs. Tur vāciņš būs ar sietiņu, tādu es parādīšu. Tur filtra nav nekāda, vienkārši tāds sietiņš ir. Šite ir filtrs, un filtrs mums stāv šite, lai pie viņa tikt. Šite vajadzēs atskruvēt skrūves, noņemt šito plasmasu, un aizturēs plasmasā ir tas vāciņš, un viņš analogs tā kā ICF, kā 450. Es nevaru salīdzināt viņu ar iepriekšējo tūkstotnieku, jo man nebija iepriekšēja tūkstotnieka. Es tikai varu salīdzināt ar iepriekšējo 450 no to, nu, bet tas ir tāds salīdzinājums, tā sev pateiksim, jā. Baigais labums šitam kvadrikam, ka viņam baigais clearance ir zem 400, es tā nevarēju palīst. Tā, redzēsies vai vēl neredzēsies, reku tāds vāciņš ir. Tas būs kārbas, tur sietiņš stāv iekšā. Tā. Un transmisijas tā. Te vāciņš. Tagad neredzu es. Pats pa pirmu, reku ir korkītis viens. Tumšs, laikam vēl neredzās tajā. Un vēl viens korkītis tur. Un cietiņš atsevišķi. Tas skrūvēs nost. Noskrūvēšas parādīšu jums. Jā, es nedaudz kļūdījos. Kļūdījos ar to, ka es domāju, ka šitais sietiņš ir no apakšas pieskrūvēts, un tas ir kārbai domāts, bet nē, tas ir no motora telpas. Kaut kādas lielāki tādi gružīši ir. Un sietiņš mums ir tāda biško kaut kas te netīrs te ir, bet nekas traģisks. Tagad mēs noņemsim šito plasmasas aizsargu un izņemsim medļas filtru pašu. Tā, nu pateikšu godīgi, uz CF, kas 450, tas bija ērtāk. Šitā galīgi to plasmasu šitā nevar noņemt, ja viņš reku šeit ir savienots ar otru plasmasu, tad vajag šitā daudz ko visādus ņemt. Nu, principā tikt var, reku ir šitas vāks, viņš tāds pats kā CF, kas 450, tās laikam.
jo vienādi filtri stāv vieniem tie paši. Pielīšana, pateikšu godīgi, tā sev. Nu, bet, ok, pielīst var, nav tik tragiski. Tā, ka skrūvējam nost un mainam filtru Eļļas motora. Tā, nu, pielīšana tāda galīgi sūdīga. Un te kaut ko tā neapliet, nu, galīgi nesanāk, tur viss aplējās, tur nekur nekādu trauku nevar ielikt, tikai zem paša šitā eļļa pienāk tur visur, laikam, zem visiem plasmasiem un visa pārē. Nu, sūdīga vieta. Reku pats filtriņš, tāds viņš reku ir. Tā, ka visu tagad mazgājam, jaunu filtriņu, korķīšus ciet. Un eļļiņas iekšā. Tā, eļļas samainītas, filtri samainīti, viss saliec. Tagad varam piešķelt, lai piepildās filtras un vēl pēc tam paskatīties. Varbūt bišķi vajadzēs daliet. Tā. Tā, nu lūk, eļļa samainīta arī pārvados, tos diferenciāļos, reduktoros. Tā, nu, tā kā viss palika vēl špricīti iziet pa smērējumiem, tiem nipeļiem. Jā, nu, es te nedēļu atpakaļ laikam darbā ar špricīti biju izgājis, tā kā pagaidām var nesmērēt. Tā, gala iznākums tāds. Nezinu, ko jūs domājat par šito visu padarīšanu, ka es kāba garantiju zaudēju, jā, pats ataisīju. Jā, man šita apkopa sanāca apmēram kaut kur personīgi. Nu, ja neņemt vērā tā, ka kaut kādas eļļas ir bišku palikušas, jā, nu kaut kur 55, 60, teiksim 60 eiro, jā, man sanāca uz smērvielām. Tie nav tie 250, jā. Protams, par to pazaudēja garantiju, tur, ja kaut kas nopietnāks notiks ar elektroniku, tad tev vajadzēs maksāt no savas kabatas. Jā, ir tāds risks, jā, bet ņemot vērā to, ka garantijas periodā 95 vai 99 laikam gadījumos procentos tev nekas nenotiek, jā, ka tu pats kaut ko tur viņu nenoslīcini vai vēl kaut ko, bet tad tev atkal garantija nebūs, jā, tu pateica nedrīkst braukt dziļāk par pusasīm, jā, tu tur iemauci tur līdz celim iekšā stāvot virsū uz viņa. Nu tas tā. Kaut kādi jautājumi rodas, jā, varbūt kaut kas tur ir speciālists, tur es te esmu tāds nespeciālists, jā, kaut ko te es nepareizi esmu darīju, jā, laipni lūdzu. Varat rakstīt, jā, atbalsts pozitīviem komentāriem, arī paldies par kaut kādiem heiterīšiem, tā kā tā, cerams, kaut ko es neaizmirsu. Nē, it kā visu pateicu. Tā kā kaut ko nākošreiz pa maiņām, ir tādi šādi plāniņi kaut ko izdarīt. Kvadriņš, man tur TikTokā ir video atstājuši saitīt, jā, video aprakstā. TikTokā tur tādi īsie video, kur kaut kādi izbraucieni. Turpmāk šitajā kanālā es garos izbraucienus nepublicēšu. TikTokā, ja kaut kas grib, varat parakstīties uz TikToku un tur varēs redzēt kaut kādus īsos izgriezumus no kaut kādiem braucieniem kaut kur tur bez ceļiem. Tā kā tas, kas noskatījās līdz gadam, paldies. Ceru, ka baigi garais video nesanāca, bet pamācošs. Tā kā čau.